Sveiki! Šodien ir Galerijas Rīga konfekšu atdošanas diena. Un neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, nosacīt sliktajiem, es tomēr atbraucu, atradu Apes ielas 8. numuru, kur atrodas bērnu nams, patversme Apīte. Teritorija apsargā suns. Tas man nevarētu teikt, ka tas man īpaši patīk, bet iesim pildīt Robina Huda misiju. Zakt no bagātiem, atdot netik bagātiem. Ejam. Sveiki! Es atvedu konfekti bērnam. Neviena nav? Viņas nevar atstāt, un tad pa... Es varu atstāt, direktorai pateikšu. Jā, forši, kur lai viņas noliek? Bet viņas tev ilgi stāvē tālu? Nē, es vakar Galerijā Rīga savācu. Tas direktorai norīcot uzrakstīt zīmi. Vai Lienai tur ir pazudis? Nē, es domāju, ka tā būs, bet rīt nav laika. Šeit vispār nekā nenotiek te? Nav. Vai? Viņi pēc kādām, pēc 2 nedēļām tikai. Skaidrs. Remontēt viņiem eiro. Jā. Nu, rei. Atdevu konfekts. Tur gan bija tāds, nevis pārpratums, bet tur patreiz uz vietas neviens nebija, jo bērnamā notika remonts, un tad tur bija tikai apsargs. Un apsargam izskaidroja kādu situāciju, iegājām iekšā, atdevām, nolikām končas, nolikām maisu ar končām pie direktors durvīm uz kopētāju, un jāizsūta ir e-pasts paskaidrojošs, droši vien video linki jāpieliek klāt, kur mēs gājām pēc končām. Un ja jūs neredzējāt, kur mēs viņus dabūjām, tad es ielikšu kaut kur, ielikšu linku uz pirmo video, kur varat apskatīties. Un apakšā būs links uz Ginta blogspotu, kur būs droši vien apraksts, kā mums gāja un tā. Un tas ir pirmais studijas 5310 labais darbs. Jāizpēr kaut kā grēki, ar nosacīti grēki, ar vēlēšanu notikumiem, piedzīvojumiem, kas vēl joprojām nav īsti atrisināti, un to mēs vēl arī nevaram visu nokārtot. Bet, viens plusiņš mums ir. Un jūs varat komentāros apakšā rakstīt, ko jūs esat labi paveikuši pēdējā laikā vai vispār, vai vienalga, vai bērnam labā, vai valsts labā, vai draugu labā, vai paši savā labā. Bet ja jūs neesat neko tādu labi paveikuši, jums nav ko rakstīt, bet jums ir varbūt kāda laba ideja, kā palīdzēt varbūt bērniem vai citiem cilvēkiem, pensionāriem vai sabiedrībai vai valstī, vienalga, vai arī kāda ideja, ko varētu darīt studiju 5310. Mēs ar Gintu tad droši apakšā rakstiet komentārus, un mēs skatīsimies, kas tur varbūt kaut kāda laba ideja jums būs, ko mēs varētu realizēt. Un gaidiet nākamos notikumus. 31. datumā būs viens. Jāiet, cik es sapratu, būs jāiet pa kapiem drusciņā pa staigā, un tā kā tā.